Katrā dzīves posmā tas ir bijis savādāk. Un taisni tas, kad es biju jaunākais starp tiem brāļiem, tā bija izdzīvošanas māksla, tā bija cīņa par eksistenci. Ja? Man ir ļoti labas attiecības ar brāļiem, bet bērnībā tur man vajadzēja cīnīties par vietu zem saules. Bet skolā es gribēju būt labākais. Redziet, ir tā, ka, manuprāt, tā ir ļoti liela kļūda, ka meitenes un puikas iet skolā kopā. Tā ir liela kļūda, jo meitenes parasti ir pirmajās klasēs daudz attīstītākas un gudrākas un centīgākas nekā puikas. Un puikam zaudēt meitenei, tā ir liela trauma. Un tas pēc tam rezultējas, ja mēs šobrīd sabiedrībā redzam, ka Latvijā ir ārkārtīgi daudz skaistu, feinu, izglītotu, vientuļu sieviešu. Tas tikai tāpēc, ka viņām tie džeki ir par vājiem. Viņas ir attīstījušās labāk, un viņas zina, ka tie džeki nekur nedara. Un es negribēju zaudēt tajā cīņā meitenēm, un arī nezaudēju. Es gribēju būt labākais. Un tas sacensība man motivē jebkurā gadījumā. Un vēlme būt labākajam. Mani nemotivē nauda. Nauda, protams, ir ļoti svarīga, tīpaši kā līdzeklis, lai kaut ko realizētu. Mani motivē uzdevums. Es gribu izdarīt to, ne tikai ko es pats neesmu izdarījis agrāk līdz šim un dabūt gatavu, bet to, ko neviens vēl nav varējis dabūt gatavu. Tā ir lieta. Uzdevums mani motivē.